Jau atbalstījusi zinātnisko institūciju struktūrālās reformas, jeb apvienošanu, zinātnieki bažīs, ka apvienošana kvalitāti necels. Izglītības ministrija vēl veido normatīvo bāzi konsolidācijas procesam, taču jau zināms, ka naudu no Eiropas fondu 9 miljonu programmas vēl šajā periodā varēs saņemt tie zemu novērtētie institūti, kas pievienosies kādam no spēcīgākajiem vai kādai universitātei. Lielāki zinātnes institūti, kas ir zemu novērtēto vidū, jau šobrīd devuši signālus, ka apvienoties negrasās. Tāpat arī mazākas zinātnes iestādes meklē citus resursu apvienošanas modeļus bez ministrijas piedāvātajiem. Plašāk par to, kā virzās zinātnes institūtu reforma, tematu turpina Sintī Ambote. Valdība, apstiprinot izglītības ministrijas ziņojumu, jau devusi zaļo gaismu zinātnisko institūciju struktūrālajai reformai. Ministrijas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora Agrita Kielpa norāda, ka pat labam norit reforma, jeb apvienošanas posms, kas balstīts uz daudz aprunāto starptautisko institūtu izvērtējumu un rekomendācijām. Tieši institūtu konsolidācijai Eiropas Savienības struktūra fondos vēl šajā periodā paredzēta 9 miljoni eiro. Tā kā mūsu starptautiskā izvērtējuma rekomendācijas un arī tiem sekojošie valdības lēmumi ir bijuši tādi, ka mēs koncentrējam resursus ap 4 un 5 novērtētajām institūcijām un universitātiskā zināšanu centros, tad visiem tiem institūtiem, kas ir novērtēti zemāk, tiem ir iespējams pretendēt uz atbalstu, bet viņiem ir tad jāapvienojās un jāveido, teiksim, savu turpmākā dzīve un attīstību jāplāno tieši ciešā kontaktā esot daļai no universitātes vai teiksim, saveidojot jaunu institūtu kopā ar kādu no augstāk vērtētajiem institūtiem. Un tas mērķis šeit ir tiešām, ka mēs to savu zinātnes resursu konsolidējam un veidojam tādus lielus, spēcīgus nozares spēlētājus, nozares institūtus. Vienlaikus gadījumos, ja vājie zinātnes institūti pievienojas kādai no universitātēm, ministrija tādējādi cer veidot kvalitatīvāku izglītību, kas balstītu pētniecībā ar studentu iesaisti zinātniskajā darbībā. Lai naudu saņemtu institūtiem, pat labam jāveido rīcības plāni resursu konsolidācijā. Ideoloģijas, teiksim, laboratorija, kurās ir dažādi veidi kolekcijas, kurās ir pavairotas jaudas, kas nevairojas ar sēklām. Piemēram, Latvijas Mežzinātnes institūta direktors Jurgis Jansons, izrādot laboratorijas Sārstakas Sīlovas starptautiskajā izvērtējumā, ieguvusi vērtējumu 3, taču ir viens no lielākajiem institūtiem, kur darbojas 160 cilvēki, kas šobrīd iesaistīti 80 pētījumos, un finansējumu kādu institūtam pašam izdevies kāpināt. Proti, Sīlovai apvienošanās nebūtu nav dienas kārtībā sekojoši, uz šo naudu institūts nepretendēs. Pirmais uzstādījums, ja ministrija interesētu augstākās izglītības stiprināšanu, tad pirmie, ko būtu jāpievieno, tie būtu tieši augstāk novērtēti institūti. Jo tad jau šīs universitātes iegūtu šo labumu, ja tiktu pievienoti spēcīgi zinātniski institūti. Mēs jau tādi esam, te tādi vietējie spēlētāji, ko tad mēs tur daudz pie tām universitātēm darīsim. Bet, ja runā nopietni, tad, protams, ka ir desmitiem citu veidu, kā universitātēm izmantot zinātnisko institūtu resursus jaunatnes izglītošanā, lai viņi izmanto kaut daļu no tām mūsu piedāvātām iespējām, kādas tās šobrīd, un domā vairāk par savu, teiksim, institucionālo sistēmu sakārtošanu, lai tās būtu interesantas mums, institūtiem, lai mēs pieņemtu lēmumu, teiksim, par šo institucionālo tuvināšanos. Jo ar, teiksim tā, piespiedu metodēm vai kaut kādām administratīvām aktivitātēm var jau pieņemt lēmumu kaut ko izdarīt, bet zinātnieki ir radoša profesija un zinātnieki radoši cilvēki, un efekti no tā nebūs pilnīgi nekāda, ja kaut ko darīs ar varu vai piespiedu kārtā. Mēģina to darīt ar kaut kādu naudu šobrīd, bet Institūts direktors lēš, ka atsakoties no konsultācijas zaudēs aptuveni tikai 10. daļu no gada budžeta, turklāt par šīs programmas naudu
zinātni attīstīt nemaz nav paredzēts. Jāpiebilst, ka Silava arī starptautiskajā novērtējumā atzīts par labu institūtu vietējā līmenī, kas Meža nozares institūtam arī ir svarīgākais, nevis konkurēt starptautiski. Tādēļ Jansons starptautisko ekspertu vērtējumu lielo nozīmi naudas pārdalē uzskata par kļūdu. Izglītības ministrija gan norāda, ka Silava varēs pretendēt uz nākamā perioda finansējumu arī bez reformas. Savukārt, kā reforma ietekmēs bāzes finansējumu pārdali nākotnē, turpina Kilpa. Protams, tas attieksies arī uz bāzes finansējumu, neattieksies vienā dienā, bet jau piemēram, no 1. janvāra no 15. gada bāzes finansējums vairs neattieksies uz institūtiem, kas mazāk par 5. Tāpat šis solis mums ir jāizstrādā normatīvā bāze, lai šis solis būtu uz augšu, kāds jau ir iepriekšējos ziņojumos pilnāts, un tāpat tās arī noteikti bāze netiks vairs maksāta arī tiem, kas ir slikti novērtēti. Ir kaut kāds konkrēts tas vērtējums, zanāks par, tas pats no 3 uz leju vai zanāks? Es domāju, ka tas 3 uz leju, jo tad ziņā, ko apstiprināja valdībā, tad tas dalījums ļoti skaidri tika noteikts. 3 ir skaidrs, ir saprotams, tas ir spēcīgs vietējais spēlētājs, tam apkārt ir, arī, jāveido viņu kapacitāti un jāveido, tā viņa vieta uzloma jāatrod arī tādā Eiropas līmenī, viņš ir jāceļ uz augšu, bet ir skaidrs, ka tie, kas ir vāji, par tiem ir jādomā, ko darīt. Ar divnieku novērtētā Latvijas Augļkopības institūta vadošā pētniece Edita Kaufmana stāsta, ka, lai saņemtu Eiropas fondu naudu, kā arī baidoties zaudēt bāzes finansējumu zem novērtētajiem zinātniekiem, institūts izstrādājas savu modeli. Tas cer apvienoties ar Pūras dārzkopības centru un kādu privātu institūciju, kas nodarbojas ar vīnogu selekciju. Taču par reformu kopumā pagaidām pētniece bažīs, ka tā noritēs vien tekstīšu pēc un kvalitāte zinātnes nozarē nestiprinās. Ja grib saņemt finansējumu, jā, tieši uz šādu nosacījumu. Ja grib saņemt finansējumu, tātad ir divas iespējas. Man apvienoties ar kādu no institūtiem, kas saņem 4 vai 5. Kā jūs droši vien zināt, mūsu nozarē tāds institūts ir tikai viens, un tas ir BIOS. Viņa darbības valsts ir ļoti specifisks, līdz ar to vienkārši tā apvienošanās pēc, protams, ka nav loģikas nekāda pamata. Bet, ņemot vērā šo jauno informatīvo ziņojumu, kā arī tās vēstus, kuras nāk, kā lai to pasaka, varbūt pagaidām nav uz papīra, bet tikai mutiski tiek paustas, sākot ar 16. gadu, mēs tad varam palikt arī bez bāzes finansējumu, kas, protams, institūtam būtu pilnīgi kritiski. Un tad mēs nolēmām tomēr uz šā procesā iesaistīties jau šajā stadijā. Šis lēmums otrs tika pieņemts pagājušajā nedēļā, respektīvi direktors teica, ka mums viss tiešām mainās būtiski pa dienām. Šobrīd arī esam izrunājušies ar Pūras kolēģiem, viņi ir arī akceptējuši šādu veidu reorganizācijas modeli un kādā veidā tas tiks pieņemts, netiks pieņemts, akceptēts, to šobrīd es nevaru pateikt. Es saprotu, ka tas ir jādara, lai varētu piesaistīt jaunu struktūru fondus. Tas viss ir pilnīgi skaidrs, bet kaut kā gribās, ja reiz mēs ejam šo ceļu, tas ir naudas ietilpīgs ceļš, jo katra reorganizācija ļoti daudz maksā. Es domāju, šie 9 miljoni nav liela naudas priekš visu Latvijas zinātnes. Un tāpēc ļoti gribētos, lai šī reorganizācija notiek tiešām pēc būtības un dod reālu labumu mūsu turpmākajam darbam. 9 miljoni bez konsolidācijas paredzēt arī pētniecības izcilībai, kam sākotnēji pārlīdz ap 1 000 000 eiro, bet izvērtējot saņemtos iebildumus, ministrija rosināja to celt līdz 2,5 miljoniem eiro. Visaugstāk novērtētā organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš secina, ka problēma ir tieši apvienošanas programmas pašmērķis – samazināt institūtu skaitu, taču kvalitāti stiprina tādi faktori kā infrastruktūras nodrošinājums, spēcīga kadru un zinātnieku motivācija nodarboties ar inovāciju. Līdz ar to šie jautājumi tur netiek atrisināti, tā nauda ir, vismaz tajā ziņojumā bija pilnīgi gandrīz 100% domāts tikai un vienīgi pārvaldības uzlabošanai, grāmatvedības stiprināšanai, vienalga, ja konsolidācijas pasākumos neietvers nepieciešamos uzlabojumus materiālu tehniskajā ziņā, darba vietu iekārtošana, aparatūra iegāde, tā joprojām tas viss būs tikai uz papīra. Vai jums nav vienalga kāda izkārtne karājās pie dotās institūcijas mājas durvīm? Tāpat kā nav nekādas normatīvās bāzes šobrīd, kā varētu apvienoties arī pie vājākiem stiprākiem, izņemot, ka viņus vienkārši apēst pēdiņas.
Zinātņu akadēmijas vadītājs Ojārs Spārītis, vērtējot Zinātnes institūtu reformas posmu, norāda, ka pārmaiņas ir nepieciešamas, taču pat labam tās ir haotiskas. Spēcīgāki un lielāki institūti cenšas nosargāt autonomiju, mazāki institūti dzīvojot bailēs par nākotni, par to, kā saglabāt zinātnisko identitāti un savu pētījumu ievirzes, pievienojoties lielākiem. Tāpat Spārītis ieskatā arī pietrūkst izglītības ministrijas dialogu ar nozari kopumā, nevis tikai ar atsevišķiem institūtiem. Savukārt izglītības un zinātnes ministrijas pozīcija ir mēģināt visus zinātniskos institūtus, pat tādus, kuri vēlētos būt patstāvīgi, pat tādus, kuri spētu būt patstāvīgi un spējīgi paši piesaistīt līdzekļus, pelnīt, atrast projektu līdzekļus vai piesaistīt Eiropas fondus. Tiešā veidā mēģina iekārtot šos institūtus pie augstskolām un padarīt viņus par augstskolu piedēkļiem. Tā vairs nav moderna politika. Šobrīd Eiropā peļņas spējīgos un inovatīvu produktu ražot un zinātnisku atklājumus producēt spējīgus institūtus laiž brīvībā. Viņiem ļauj kļūt par būtībā patstāvīgi ražojošiem uzņēmumiem, kuri sazobē ar ražotājiem, spētu nemitīgi izpildīt plānotus inovatīvus risinājumus, dot jaunus atklājumus, piemērotus produktus un ar tiem piepildīt tirgu. Izglītības ministrija pat labam veido ministru kabineta noteikumus par zinātnisko institūciju konsultācijas procesa kritērijiem un ziņojumu valdībā plānots iesniegt 14. novembrī. Sinti Jangot, Latvijas radio. Ir 8